Never mind that space stuff. Let's get down to earth. What is the architect doing? He is by the riverside. What is he thinking out there? He is committing eagle-side. Now isn't that a strange thing? Well, to him it feels just. Oh, we guess a person's gotta do. What a person feels he must. Šodienas students ir atraisītāks, atraktīvāks, ar daudz vairāk interesēm, kuras nereti aiziet drusku varbūt prom no arhitektūras. Tās intereses ir dažādas, bet to arī nosaka laikmets, jo tās iespējas šodien ir katrā ziņā daudz lielākas. Es nezinu, mēs vienkārši studēsim labi tusējam kopā. Stāsts ir par to, katram jau ir tik iekšā, cik viņam ir, jā. Un, ja mēs varam kaut kā veicināt, ka viņš vienkārši attīst to, kas viņam ir, tad arī ok, bet nu tā, ka es atnākšu un tagad iemācīšu, tu tagad šodien pulksten 3 iemācīsies to un to darīt, nu tā nevar, jā. Un tomēr šī ir radoša profesija, un tad paši zinat, jā, kam ir tas radošais, kam ir ko teikt, kam nav tas radošais, tam vienkārši nav ko teikt, un tas arī švakāks tas projekts uztaisīs, jā. Kā ir strādājot par pasniedzēju, par ko ir vislielākais gandarījums? Pat tā komunikācija studenti. Tas ir, ne jau tas kaut ko tu tur iemāci vai neiemāci, bet pat, man personīgi pašam ir interesanti tieši komunicēt ar cilvēkiem un kaut ko jaunu uzzināt, ja, studenti paši kaut kādu jautājumu, ko tu liekas, tu ļoti labi zini, viņš var pavērst ar savu projektu vai vienkārši ar kaut kādu savu pozīciju, kaut kādā pilnīgi citā virzienā, ka tu kaut kādā zināmā. Jo studenti ir, mums jau tas uzlādē vēl. Jo studenti ir ļoti gudri un izglītot, un tu nemaz īstā nezini, kādas skolas, kurš tagad tur sēžot autorijā, kādu skolu viņš beidzis. Viņš ir ārzemēs bijis un mācies, un tas arī ļoti liek visu laiku turēties formā. nevar pats apstāties. Viņi arī klausās un uzklausa. Pēdējā laikā nav tāda ambicioza, kas negrib klausīties. Ļoti uzmanīgi klausās un mācās tie studenti. Tas mums gandarījums ir liels. Un kas galvenais, man liekas, tomēr katrs tas students ir personība, par to, man liekas, viss sākās, ja. Tur var patikt projekts, viņš var kaut ko labāk, sliktāk izdarīt, bet tomēr katrs cilvēks ir personība, ja tu to personību respektē, tad arī parasti ir kaut kā tā, ko es pamanījis. Faktiski ar 99% studenti var panākt kopīgu valodu un var forši viegli komunicēt. Un tas, man liekas, tomēr pats svarīgākais. Un ja vēl paralēli tam cilvēks izaug, kaut ko iemācās, apgūst, tad vispār ideāli. Ja. Turpināt mācīties, visu laiku pilnveidoties pēc studijām. Citādi apstāšanās tas beigas. To arī novēl. Vispār pedagoģija, vispār pamats. Vienalga tā ir parasta skola, tā ir augsta skola, nav svarīgi, kas tas ir. Tu nekad nedrīkst skatīties, sevišķi parastā skolā arī kaut kur, tie sīkie, tie idioti, ja, es te baigais tur skolotājs vai pasniedzējs, nekad tā nedrīkst, ja. Tev ir jābūt vienā līmenī ar viņiem, tu nedrīkst sev pacelt augstāk par citu. Gribētu uzmanīt arī šo pašu pieejas no studentu puses. Bet es domāju, parasti jau tā ir, ka nav kaut kāda, tāpēc jau arī ko Vītos pieminēs, ka nav tie iedomīgie, ja kaut kādi, kas tur sakāms galvā, ja. Kādreiz gadījās tā. Kādreiz, bet tā parasti, jā. Tagad ir ļoti normāli pašlaik. Tad arī visi forši, neviens nav iedomīgs. Ne mēs jāsam iedomīgi, ne jūs studenti ir iedomīgi. Tad man liekas, visi forši, jā. Ko ļoti bieži jaunie nedara, viņi grib izdomāt, kā šodien runājām, kad sēdi izdomāt velosipēdu, bet nezinot, kāda ir iepriekšējā velosipēda. Nekad nevar neko jaunu izdomāt, ja neseko iepriekšējiem visiem labiem darbiem.
Jo nekas jau nekrīt no debesīm, viss ir uz kaut kā pamatiem taisīts. Un tas ir ļoti būtiski arhitektam analizēt, kāpēc. Īsāk sakot, tā ir dialektiska domāšana. Kāpēc tieši tā vai savā? Tas stingri ņemt arhitektam jābūt filozofam. Jūs jau te tādi bijāt, jūs jau te domājāt, tad meklējat risinājumus. Visādas tādas, teiksim, bet ļoti bieži ietrūkst pamatojums. Mēs bijām 15, kad iestājāmies, beidzām 10. Un kas man 10, 9 konkurenti bija. Tagad jums ir katrā gadā jau 50 konkurenti. Tas tomēr ir rādītājs. Bet konkurence jau dod attīstību. Jauniešiem neko nevar iemācīt. Jaunieši var paši kaut ko iemācīties tikai. Un ne jau es kaut ko gribu kādam iemācīt. Mūsu kā mācību spēka pienākums ir, izmantojot savu pieredzi, palīdzēt, iemācīties to, ko jaunieši paši grib apgūt. Par savu lielāko panākumu. Tas būtu labi. Par lielāko panākumu es teiktu, ja man students uzraksta vēstuli, ka viņam sadarbība ar mani ir likusies ļoti aizraujoša, ka viņš labprāt turpināt nākamā studiju posmā atkal teiksim, kaut kādā veidā sadarboties, bet nobeiguma darba ietvaros vai kā, tad tas patiesībā ļoti patīkami. Tas tā kā gandarījums. Tā kā gandarījums, jā. Protams, ir arī ļoti patīkami staigāt pa pilsētu un apskatīties mājas, kuras tu esi projektējis, un tā kā mazliet dzīvot viņām līdzi, vai viņām labi veicās, vai tā kā sabiedrība viņas izmanto un kā izmanto, tas arī ļoti jauki un ļoti tā aizraujoši. Tā kā tur atkal katrā tajā posmā ir tādas citas nianses, kuras tā dod to gandarījumu. Jā. Gribās jau šos studentus arī tā tīri personiski iepazīt, un faktiski mūsu fakultāte jau tādā ziņā ir tāda ļoti ģimeniska un maza, ka tas ir iespējams. Studenti mainās, no viņiem var mācīties daudz, un tas jau faktiski dzīvē ir galvenais. Mācīties visu mūžu. Kāds ir jūsu novēlējums mums absolventiem? Atrast katram savu vietu, savu nišu, piepildīt visu, ko vēlēties šajā, kamēr studējāt. Arhitektūra ir arhitektūra, bet bez arhitektūras katram dzīvē vēl ir cits mērķi, kas jāsasniedz. Cik gadus jūs jau te strādājat? No 92. gada. Darbs pie arhīva. Studenti pie arhitektūras vēstures materiāliem. Būs izmēģinātājs. Kas? Es jau zinu. Bet izmēģinātājiem ir jābūt tiem, kas zina kā. Pilnīgi noteikti. Vienu tādu īpašu lietu, ka tu neapvainojies, ja kādam citam ir cits viedoklis. Tajos laukumos, ko es rādīju, vienalga, vai tas būtu jūrā vai gaisā, tur jebkurš zina, kurš to dienu ir bijis labākais. Un arī tas ir godīgs stāsts un absolūti normāli, ka neviens nevar būt vislabākais visu laiku. Ne? Un tādēļ, tās ir tās lietas, kas man patīk arī tajās attiecībās, ja mēs mēģinām kaut kādā veidā strādāt un darās mazākās grupās. Tas ir tas interesantākais, aizraujošākais un arī tas iedod visvairāk. Lielākā daļa arhitektūras izstrādājumi nedara vietas labākas, tas ir slikti. Tā nevajadzētu nolikt. Mēs esam nonākuši līdz tādai jau
nu, teiksim, ātruma pakāpei, tā varētu teikt, mūsu laikā. Kad viss notiek ļoti ātri, ļoti strauji, mirklī mums ir jāuztver gan doma, gan kustība, gan arī materiāls. Tāpēc, lūk, šī te mobilitāte būtu noteikti jāiestrādā. Mums attīstās kaut kādas prāta spējas, ja, kaut kādas plāksnes vairāk nekā agrāk un agrākām paaudzēm. Bet šobrīd mums vajadzētu tieši uz to strādāt, lai lūk attīstītu tās, kas paliek novārtā. Un novārtā paliek mūsu iztēle, fantāzija, ja? Tātad radošums. Vai jūs strādājat ar studentiem? Tas dod lielu gandarījumu. Kas? Strādāt ar studentiem. Jā, man patīk, tāpēc, ka es uzlādējos no studentu pozitīvismu, no tā, ka vēl dzīves vētras viņus nav īsti skārušas, ka viņi ir jautri, humorīgi. Jā, tas man uzlādē. Es pati jūtos jauna. Jā. Tieši tā studentu vidē pats arī jūties jauns. Un kāds būtu jūsu novēlējums mums absolventiem? Novēlējums gribētos savā dzīvē gūt piepildījumu radošajā dzīvē, jo tas nosaka daudz ko. Tad, kad ir, teiksim, ir kāds mērķis uzstādīts un ja viņš izdodās. Tā kā novēlu visiem to, lai dzīvē īstenojās jūsu mērķi. Es jums novēlu nepazaudēt tas, kas jums ir. Jūsu telpiskā izjūta. Ar visu to tehniskā progresa cilvēka aparātu viņš paliks smalkāk ar visiem izgudrojumiem. Un daudz ko gribu novēlēt, ja? Lai jums būtu labas ģimenes, vai būs laba ģimene, jūs būs labs noskaņojums. Tad jūs arī labi strādāsiet. Un tad jūsu bērni, viņi jūs mīlēs. Tad viņam būs lepnums par jums. To vajag arī neizmirst. Tad tas jums dos spēks sasniegt jūsu sapni, jūsu fantāzijas. Un nevajag baidīties to. Katrs cilvēks, viņš ir unikāls. Katram ir savs leņķis. Varbūt 5 vai 15 grādi, ko viņš redz, ja? Bet neviens cits jau neredz. Un vajag vienkārši saprast, kas jums ir visspēcīgākais, par ko jūs piedzīvāt. Tas jums Dievs dod. Un to attīstīt visvairāk. Veiksim pēc cerības.